Mani sauc Elvijs. Es esmu bowlinga spēlētājs, kurš arī nedaudz piedalās Pētera kanāla izveidē. Un šodien mēs esam atnākuši uz Pepsi zāli, kurā mēs uzdodam jautājumus cilvēkiem, kā tu sāki spēlēt līgā. Nekas sarežģīts, bet tālāk mēs redzēsim, kā cilvēki ir atbildējuši. Protams, arī šeit būs arī mans stāsts. Man liekas, es sāku 2017. gadā. Kāpēc mani pasauca? Jo bija tāds klases čempionāts Bolero, kurā es spēlēju, diezko labi spēlēju, arī pirmajā gadā arī uzvarēju. Un tāpēc toreiz tā brīža operators pasauca vienīgo treneri Latvijā, kas bija, cik es saprotu, Pēters Simniņš. Un tā mēs norunājām pirmo treniņu. Un, ja nemaldos, pēc 3. treniņa mani pasauca uz līgu spēlēt bronzas komandā BKRX kopā ar Artūru Kaļiņinu un Edgaru Kobiļuku. Pēc 1. gada, protams, es izaugu un esmu platīna spēlētājs. Un tāds bija mans sākums kopš 17. gada. ABL līgā es sāku spēlēt sākumā kā pieaicinātais spēlētājs dažādās komandās. Un pēc pāris mēnešiem, kā rezerves spēlētājs vienā no komandām. Un tā arī ar laiku sanāk jau aizgāja, kā pēc tam, protams, mūsu Elvis izveidoja savu komandu, kur jau tika spēlēts jau kā pastāvīgi. Es sāku savus bowlinga gaitas pavisam vienkārši, bet arī sagadīts Latvijā. Sākā ar ģimeni iet uz pirmajām bowlinga zālēm. Es atveikās uz Spāri, kad 90. gados, kas vēl bija maziņi. Un tad turpinājām tā ik pa laikam iet uz bowlinga zālēm. Tad tikām uz izstādi hoteli, tur arī notika kaut kāda veida turnīri katru pieredzi. Tur mēs tā vairāk gājām ar to. No tā brīža Pēterim tur arī sākās, Pēterim Cimniņam brāli, sākās panākt. Viņam tādās interesi par bowlingu Latvijā, viņš sāk trenēties pie Karijas. Un es tur tā šī nostāk, man negāja tik spīdot, un man arī bija interese, kā iesaistīties. Tad viņš man reizēm paņēma arī kā beiseri, kā aizvietotāji uz šīm te līgas spēlē. Kā es arī kaut kā pa gadiem ejot bija tikai beisers, kaut kāds aizvietojis, kaut kāds tā. Un es esmu savas komandas kapteinis, panākumu nav no spīdošiem, bet vienu gadu paņēmām pirmo bronzas līgā. Tagad tas jau ir labs sasniegums, un mēs tiecamies izaugt un nokomplektēties spēcīgam sastāvu. Nu, jā, tā, kā es sāku spēlēt līgā. Es vairs neatceros gadu, bet es zinu, ka tas bija tad, kad es uzsāku trenēties. Pāris mēneši jau treniņos un kaut kādi 4 mēneši, un es jau spēlēju līgā. Es spēlēju tādā komandā kā Rudus Latvija ar Igoru Kudi un Jānis Zālīti. Jānis Zālīts šobrīd vēl joprojām senioros spēlē līgā. Nu, un tā kaut kā es uzsāku līgu. Atceros, ka spēlējām vēl 2 zālēs, gan Mēnes bowlingā, gan Pepsi centrā, kas agrāk bija zelta bowlings. Nu jā, bija interesanti. Man ātri izmet no komandas, jo es nebiju labs. Pietiekami laikam priekš viņiem nevēru spairus un tā, bet, nu labi, neizmeta, bet atstāja rezervē. Nu bija vērts sev pierādīt. Nu tā es līdz šai baltai dienai vēl joprojām spēlēju, un tā mīlestība pret bowlingu nav zudus. Bowlinga līgā sāk spēlēt zelta bowlingā 2000. gadā. Bowlinga līgā sāku spēlēt 2001. gadā. Mēnes bowlingā, kad mani uzaicināja spēlēt, veidot komandu tāds Aivars Lapiņš, bet, principā, treneris galvenais bija tad mums vairāk klubā bija Vladislavs Tomsons, un tā mēs arī no Mēnes klubu sākām spēlēt. Tajā laikā, jā, pirmos gadus, protams, gāja kā pa kalniem, vēlāk arī tikām augstākajā līgā, tad tāpat bija jāaiziet 2-3 kārtas cauri, lai tiktu augstākajā līgā. Vienīgi spēlētāju skaits, tajos laikos bija drusciņ lielāks. Labdien! Līgā es sāku spēlēt jau ļoti sen. Artūrs, kas ir Maslavs, mani uzaicināja pie sevis komandā, un līdz šim es biju spēlējis kaut kur Tukumā, Dobelē mazliet un viss. Un kopš tā laika mēs spēlējam līgā, sākot ar bosu komandu. Sāku darba vietā. Darba vietā bija sporta spēles, sporta turnīrs. Labi nospēlēju, un kolēģi no RTU komandas pajautāja, vai es negribu nākt katru otrdienu spēlēt. Es teicu, nav problēmu, un tā es arī sāku. Tātad
Līgā es sāku spēlēt pagājušo gadu, tajā pašā komandā, kurā es pašlaik esmu, komandā SIB. Es domāju, ka tas pirmais līgas gads bija diezgan pārsteidzošs, es teiktu, jo līgas beigās es nospēlēju laikam 164 vidējo, kas man šķita diezgan normāli priekš pirmā gada spēlētāji, tīpaši tā, kurš sāka trenēties jau vienu gadu. Šobrīd mans mērķis ir pirmkārt uzlabot savu vidējo, uzlabot savu mentālo, jo es teiktu, ka vasaras līga tiešām man noveda ļoti zemā mentālā stāvoklī, tāpēc šo līgas gadu es centīšos attīstīt savu mentālo un kopumā kļūt labākam komandas biedram un, protams, arī kā labākam spēlētājam. Tā kā, jā, paldies! Sveiki! Bowlingu sāku spēlēt līgā, jo daudz draugi spēlēja līgā un arī paziņas radi. Tā kā bija daudz sakaru un lēnām ievilku un spēlēju joprojām. Paldies! Līgā es sāku spēlēt apmēram 12 gadus atpakaļ. Un tas bija neiešaubas princips, jo mans tēvs man palūdza, ka viņam savukārt ir čoms, kurš uztaisīs šeit komandu, un viņiem viens trūkst, un tad tādā veidā es sāku spēlēt. Pēc momenta ievelkot arī savus skolas biedrus, restīvi to pašu TMR, kas mēs šobrīd esam. Tādā veidā viens pa vienam pienācām klāt, un principā esmu tas, kurš ir aizstācis šo komandu. Šādā veidā pēc pilnīgi nejaušības principu. Es spēlēju ar savu draugu, ar parastu bumbu zāles, un izdomāju, ka man jānopirkt savu bumbu. Sazvanījos ar Karinu, un lai vispār uzzināt, kā jānopirkt bumbu, kur jāzvan un kā tā viss notiek process. Un viņa man tā, mums tur komanda spēlē pirmdien, cik tu spēlē vidēs? 170, viņa tā, grib paspēlēt komandas? Jā, protams, gribu. Redz, 11 gadus jau šeit spēlē. Kaut kā tā sanācāja bišķi. Es sāku līgā spēlēt, gadus 15 laikam atpakaļ, vairākās komandās, bet vispilgtāk laikam atceros, kurš tā nopietnāk spēlēja komanda Arsava. Tādi spēlētāji kā Werners Veiduls un Einārs Lindermanis un Adīna Kinzula kopā spēlējām. Un tā arī kaut kā sāku arī ar to līgu, tad pauze, tad atkal es atgriezos šeit. Tā kā tā apmēram. Es sāku spēlēt līgā pirms kādiem 23 gadiem. Un bija viena tāda diena, kad pie manis pienāca Karina un teica, rītā 7 vakarā jāspēlē līgā. Man bija 13 gadi, kaut kas tam līdzīgs. Teica, ka man jāatpilda mājas darbi. Viņa teica, jānāk jāspēlē līgā. Un tad man uzlika vienā komandā ar cilvēkiem, kurus tajā brīdī, izņemot vienu, visus pirmo reizi redzēju. Man liekas, diezgan labi nospēlēju, un tad vēl kādus, 17 gadus bez pārtraukuma spēlēju līgā, visdažādākajās komandās. Tāds sākums, teiksim, tā normāla pieredzīta. Tā kā Karina māk, vienkārši pasaka, ej un dari. Es esmu sāku spēlēt, laikam, varbūt ne tikpat sen, bet līdzīga kā Bete. Man bija līdzīga situācija, bet man liekas, es sāku spēlēt gadu vēlāk nekā, gadu vēlāk. Un es toreiz spēlēju, man arī līdzīgā veidā, man liekas, ka toreiz bija tā, ka, kā Karina bija BBS komanda, Baltais bowling skola, un viņa visus savus studentus, tā nosauksim viņus, mēģināja salikt dažādās komandās spēlēt ar jau pieredzējušākiem spēlētājiem. Un toreiz es spēlēju, un vēl, protams, cilvēks šeit spēlē ir Sergejs Menšikovs, un es kopā spēlēju vēl bija Reinārs Lindermani un Andrejs Drozdovs bija tāds. Jā, un mums bija tāda komanda, un kopš tā gada es laikam varbūt vienu gadu esmu izlaidusi pārējos visus esmu spēlējusi, un mēs arī kopā bijām spēlējuši. Jā, visdažādākos sastāvos, bija laiki labi. Jā. Manā pirmā bowlinga līga bija 2003. gadā. Ja nemaldos, komandas nosaukums bija Media Holding, bet komandas spēlē dalībnieki no mūsu treniņu grupas. Aizmugurē, protams, bija Aivars Zizlāns, un tā komanda varbūt spēlētāji mainījās, bet ideja palika tāda pati – Dialoga, AZ Bowling akadēmijas bērni, audzēkņi vienā komandā. Tātad līgā es sāku spēlēt ar to, ka mani uzaicināja mans treneris, Aivars Zizlāns bijušais mans treneris. Mums bija komanda, jauniešu komanda, mēs sākām spēlēt 4 cilvēku sastāvā. Es atceros,
pie mums te vēl kādreiz Artemis spēlēja, tā bija jauna komanda. Mēs mēģinājām savus spēkus, tā arī es šeit nokļuvu. Tagad esmu jau komandā Tenpin un turamies, cenšamies, esam ļoti labā pozīcijā, bet sāku es ar to, kad vienkārši akadēmija man piedāvāja tādu iespēju šeit uzspēlēt un arī paldies par to un ļoti, ļoti laba lieta un visiem iesaku obligāti spēlēt līgās arī. Paldies! Principā tas bija kaut kāds gads 2012. līdz 2014. kad tika rīkoti klases čempionāti, un mēs ar klases biedriem bijām sanākuši, uzspēlēja bowlingu, teiksim, par vienkārši foršām balvām. Un, ja es nemaldos, bija 13. gads, kad Karina, viena no bowlinga līgas organizatoriem, bija arī atnākusi uz to čempionātu, mūs pieskatījusi un vienkārši pateikusi dažiem džekiem, man un 3 maniem draugiem, ka bowlinga līgai kādai komandai ir nepieciešami spēlētāji, vai mēs negribētu uzspēlēt bowlingu regulārāk. Un tas, principā, arī bija mans sākums bowlinga ceļos un arī dalībai bowlinga līgā, amatieru bowlinga līgā, kā man vienkārši piemeklēja, gandrīz vai aģents pateica, mums vajadzīgs spēlētājs, nāc spēlēt. Es atnācu spēlēt un tā joprojām te esmu.